Es pieņemu, ka katram no mums kādreiz ir bijusi sajūta, ka organisms kaut ko prasa. Kādreiz tā varbūt ir kāda salda garša, citreiz varbūt gribās kaut ko rūgtu, citreiz atkal uznāk nepārvaram vēlme apēst kaut ko skābu. Ar manīm šorīt bija līdzīgi. Es piecēlos, paēdu brokastis, bet jūtu, kaut kas tomēr pietrūkst. Sēdēju, domāju, un tad es atcerējos, ka ļoti sen es neesmu ēdis koku. Ja jau es neesmu ēdis koku, tātad manam organismam ļoti pietrūkst koksnes. Labi, domāts, darīts, sataisījos prom uz mežu, lai šodien ēstu koku. Labi, pie darba. Zarus es neēdīšu. Tos es tikai paņemu malā, lai man netraucētu pēc tam. Ko tad es īsti grasos tanī kokā ēst? Mēs visi zinām, ka koka ārējo slāni sauc pa mizu. Aiz mizas uzreiz seko slānis, kas saucās lūksne. Šis slānis sastāv no vadaudiem un ir atbildīgs par barības vielu novadīšanu lejā no koka. Aiz lūksnes uzreiz ir tāds plāns slānis, kas saucās kambijas slānis. Šis slānis sastāv no veidotājaudiem un ir atbildīgs par koksnes veidošanos. Tad, lūk, šo te pašu koksni es neēdīšu, taču es ēdīšu plāno kambijas slānīti kopā nedaudz ar lūksni. Bet, pirms ēšanas man vajag atdalīt šo te plāno niecīgo slānīti nost no mizas un no koksnes. Nāksies nedaudz pastrādāt ar nazīti. Labi. Mizojam pārtiku. Lūk, šādas plānas šķēpelītes. Tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Apakšā paliek koks. Lūk, šādi arī izskatās mans čipšu taisīšanas komplektiņš, ja tā var teikt. Te man ir kambija un lūksnes šķēpelītes sagrieztās. Te man ir katliņš. Katliņā es ieliešu no sākuma eļu, uzkarsēšu to visu. Tad es likšu šīs šķēpeles iekšā katliņā.
apbrūdināšu viņus nedaudz, dabūšu vēl ārā lieko mitrumu. Nu, tā kā nāks jau gatavs, tad pašās beigās pa virsu uzbēršu sāli. Nu, kaut kā tā. Cerams, ka pietiks gāze. Labi. Jāsāk taisīt čipši no koka. Labi. Sagriezīšu nedaudz smalkāk un liek iekšā. Nu, lūk, notikās tas, no kā es baidījos visvairāk. Man te bija somā līdz divi tādi gandrīz jau tukši baloniņi, nu, un šodien ir diezgan augsts, un viņi īsti negrib īsti sildīt te neko. Nu, kaut kas jau tur ir uz knapas liesmiņas, bet vajag vairāk, vajag lielāku temperatūru. Nu, labi, nu, es izlēmu šeit blakus uztaisīt tādu nelielu mazu ugunskura. Nu, un tad to katliņu likt iekšā tieši oglēs. Labi, nu, ceru, ka sanāks. Nu, lūk, cita lieta. Es ceru, ka man pietiks ar to malciņu, ko es te atnesu uz ātro. Nu, tagad sanāk vispār interesanti. Uz priedes malkas gatavoti priedes čipši. Nu, super. Nu jā, cita temperatūra uzreiz. Te pat var redzēt, ka karstums dzen ārā no koka mitrumu. Tā ir tā robeža, ko man vajag. Viņš var būt tāds drusku viegli piededzis. Brūns, nedaudz pat melns, bet nu, ne vairāk. Nu, lūk, šādi te sausi čipsīši no koka man arī sanāca. Nu, ko lai saka? Pirmais jau droši vien, ka jāsaka ir tas, ka taisot čipsus no koka, tomēr ir jāņem vērā fakts, ka koks ir degošs materiāls. Nu, man pirmīt tie čipši tur žāvējās, tur tanī katliņā tur žuva, dūmoja. Nu, es padomāju, ka, nu, viss tur ir kārtībā, dūmo, izdalās mitrums, taču tad pēkšņi paskatījos sekundes simdaļa un viss tas mans katliņš bija vienā liesmā pamatīgā. Nu, tāpēc arī šobrīd te ir tik, cik ir. Pārējais vienkārši sadega. Nu, labi, var jau būt, ka ja es to mitrumu būtu mēģinājis dabūt ārā savādākā veidā,
karinot kaut kur saulē, ilgi tur viņu žāvējot, nu, tad tas būtu droši vien kas savādāk. Nu, es jau te pagaršoju. Vai man viņi garšo? Nu, es nezinu. Es domāju, ka es pēc šī videoklipa došos uz veikalu un nopirkšu parasti čipsus. Bet, nu, kā izdzīvošanas ēdiens, nu, kāpēc gan nē? Nu, kā nekā Somiem 1850. gadā bija pamatīgs bats, nu, un tieši šis te kambija koka slānis palīdzēja viņiem nenomirt badā. Viņi viņu žāvēja, kaltēja, vārīja, visu kaut kādu tur apstrādāja, taisīja miltus, nu, un taisīja maizi, cepa pankūkus un nu, visādā veidā tur lietoja uzturā. Nu, starp citu, varbūt jā, varbūt kādreiz pamēģināšu tieši sataisīt miltos. Bet tā, nu, čipši kā jau čipši tādi kraukšķīgi. Garša, principā, nu, nekāda viņiem. Tas sāls, ko es piebēru un visu. Labi. Jābrauc pēc normāliem čipšiem. Bet, nu, kā eksperiments, kāpēc gan ne?